Gāzes ir ļoti īpašas. Tām daļiņas atrodas tālu viena no otras. Un tādēļ vienāds daļiņu skaits, neatkarīgi no izmēra, aizņem vienādu tilpumu visām gāzēm. Un tāpēc ir ļoti īpaša formula, par kuru es tūlīt arī tev izstāstīšu. 1 mols jebkuras gāzes normālos apstākļos ieņem vienādu tilpumu. Tie ir 22,4 litri. Un šo tilpumu sauc par gāzes molu tilpumu. Ja mēs salīdzināsim 3 dažādas gāzes, hēliju, amonjaku un skābekli, un iepildīsim balonos pa 1 molam, tad izrādās, ka visi baloni ir 22,4 litri. Ja, tad neatkarīgi no tā, kāda ir gāze, tad 1 mols ieņem vienādu tilpumu. Bet ir svarīgs viens fakts, ka 22,4 litri tas ir normālos apstākļos. Temperatūra vienāda ar 0 grādu Celsija un spiediens 1 bārs, kas ir apmēram 1 atmosfēra. Vielas daudzumu gāzēm var iegūt, ja mēs tilpumu izdalam ar molu tilpumu. Un tādēļ ir šāda formula. N ir vienāds V dalīts ar V nulīti, kur N ir vielas daudzums, V ir gāzes tilpums un V nulīti ir gāzes molu tilpums. Tie ir 22,4 litri. Ir reizes, kad uzdevumos formulu nepieciešams pārveidot. To var veikt algebriski vai arī izmantot interesantu vizuālu piemēru. Paņemsim 3 stūri, kurā ievietosim visus formulas elementus. Tad, ja mēs pastīsimies, tad tas, kas mums ir virs daļas svītras, mēs to ieliekam šeit augšā, 3 stūrītī, ja, un pārējos elementus ieliekam apakšā. Un tagad sanāk šāda interesanta pārvērtība. Ja mēs gribam iegūt N, tad to mēs aizkrāsojam cietu, un tad man sanāk V, šī te līnija man darbojas kā daļa svītra, dalīts ar V nulīti. Mēs iegūstam N ir vienāds V dalīts ar V nulīti. Faktiski tā pati formula, kas ir sarkanajā rāmītī. Ja mēs gribam izteikt kādu citu lielumu, piemēram, izteiksim V, ja, tad es aizkrāsoju to cietu, un tad man ir vienā līmenī N un V nulīte. Šeit es tad sareizinu, ja tas ir vienā līmenī, un tad V ir vienāds N reiz V nulīte. Ja mēs gribam izteikt V nulīte, tad to mēs aizkrāsojam un redzam, ka mums ir V dalīts ar N. Tad V nulīte ir vienāds V dalīts ar N. Šeit arī ir formulas pārveidojumi, bet tos nav obligāti jāatceras. Mums galvenais jāatceras viena formula, un to mēs vienmēr varam pārveidot un iegūt 2 pārējās. Tagad aprēķināsim 4 uzdevumus, kur mēs varēsim pielietot jau iemācīto formulu. Pirmo uzdevumu parādīšu tev priekšā, un pārējos 3 tad tu pirms katra risinājuma vienmēr vari nopauzēt, pats pamēģināt izreikināt un tad salīdzināt ar manu atrisinājumu. Tad aprēķini slāpekļa gāzes vielas daudzumu, ja tilpums ir 2 litri. Tad mēs zinām, ka mums tilpums ir 2 litri, mēs tad izmantojam to pašu formulu, kas mums sākumā ir dota. Tad N ir vienāds V dalīts ar V nulli. Un tad V mēs zinām, ka mums ir 2, tad 2 dalīts ar 22,4, un rezultātā mēs iegūstam 0,089 moli. Aprēķina neona gāzes vielas daudzumu, ja tilpums ir 15 litri. Atkal N ir vienāds V dalīts ar V nulīte. Tad tas ir 15 dalīts ar 22,4, un rezultātā mēs iegūstam 0,67 moli. Aprēķina ūdeņraža gāzes vielas daudzumu, ja tilpums ir 120 litri. Atceries nopauzēt pirms apskaties risinājumu un pamēģini izrēķināt pats. N ir vienāds V dalīts ar V nulli.
atkal tas ir 120 dalīts ar 22,4 un ir vienāds ar 5,36 moli. Aprēķina ogliskābās gāzes vielas daudzumu, ja tilpums ir 500 ml. Šeit sākumā jāatceras to, ka 500 ml tas ir puslitrs. Tad 500 ml ir vienāds ar 0,5 litri. Tad, lai mēs varētu veikt pareizus aprēķinus, tad vienmēr pareizi jāpārveido mērvienības. Un tālāk rēķinam. N ir vienāds V dalīts ar V0. Un tas ir 0,5 dalīts ar 22,4. Un rezultātā mēs iegūstam 0,022 moli. Tagad pamēģināsim aprēķināt vēl 4 uzdevumus, kuros ir jau formula pārveidota. Tad sākumā mums ir dots vielas daudzums un ir jāaprēķina gāzes tilpums. Aprēķina skābekļa gāzes tilpumu, ja vielas daudzums ir 0,5 moli. Tad V ir vienāds N reiz V0, un tas ir 0,5 reiz 22,4 un ir vienāds ar 11,2 litri. Aprēķina ogliskābās gāzes tilpumu, ja vielas daudzums ir 1 mols. Atceries, nopauzēt un pamēģini izrēķināt pats, un pēc tam salīdzini savu risinājumu ar manējo. Tad V ir vienāds N reiz V0, un N mums ir 1 mols reiz 22,4, un tas ir 22,4 litri. Aprēķina chlora gāzes tilpumu, ja vielas daudzums ir 0,25 moli. Tad atkal V ir vienāds N reiz V0, tas ir 0,25 reiz 22,4, un tas ir vienāds ar 5,6 litri. Aprēķina hēlija gāzes tilpumu, ja vielas daudzums ir 4 moli. V ir vienāds N reiz V0, tas ir 4 reiz 22,4, un rezultātā mēs iegūstam 89,6 litri. Tūlīt mēs pārbaudīsim vienā uzdevumā, ka gāzes tilpums un vielas daudzums nav īsti saistīts tiešā veidā ar molmasu. Dots 1 litrs ūdeņraža gāzes un 1 litrs skābekļa gāzes normālos apstākļos, kurā gadījumā vielas daudzums ir lielāks. Sākumā aprēķināsim ūdeņraža gāzei, cik tad liels ir vielas daudzums. Mēs zinām formulu. N ir vienāds V dalīts ar V0. Un šajā gadījumā tas mums ir ūdeņradis. Ja, tātad ūdeņradis, tāpēc mēs pierakstam šeit mazu kaut kādu simboliņu, kas norāda to, ka tas ir ūdeņradis. Un tas ir vienāds. Ja, tad 1 dalīts ar 22,4. Un mēs iegūstam, ka tas ir 0,045 moli. Tā kā tas ir ūdeņradim, tad mēs pierakstam, ka tas ir arī te ūdeņradis. Mēs aprēķināsim tūlīt pat skābeklim. Pierakstam N skābeklis ir vienāds ar tilpumu skābeklim dalīts ar V0.
Un tas arī ir 1 dalīts ar 22,4. Un mēs iegūstam to pašu 0,045 moli. Tad, ja mums gāzes tilpumi ir vienādi normālos apstākļos, tad arī to gāzu vielas daudzumi ir vienādi, pat ja molmasas mums atšķirās. Salīdzinot gāzes savā starpā, ir viens liels pluss. Nevienmēr ir jāizmanto periodiskā tabula. Var iztikt arī bez tās.